Ik gadu 11. novembrī Lašplēša dienā visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces pieminot Latvijas brīvības cīnītājus. Rīgā Lašplēša dienu atzīmēs ar vairākiem piemiņas pasākumiem. Līdztekus tam notiks arī kultūras pasākumi, izstādes, kā arī vairāk koncertu kultūras centros un dievnamos. Patiešām notikumu šajā dienā ir ļoti daudz un skaistu notikumu. Šī ir viena no skaistākajām svinību dienām. Piemiņas diena, bet arī svinību diena, jo patiešām 11. novembris ir ieguvis tādu romantisku pieskaņu, noskaņu, un šī atceres diena nav skumja. Šī atceres diena ir cieņpilna, bet ar cerību nākotnē un ļoti, ļoti gaiša. Ne tikai pateicoties vecītēm krastumlā, bet arī visu mūsu attieksmei. Jau no paša rīta 11. novembrī ir oficiālie valsts organizācija un struktūra rīkotie pasākumi, ir piemiņas dievkalpojums, ekumēniskais doma baznīcā, ir bruņoto spēku parāde pie brīvības pieminekļa, ne krastmalā. Bieži vien cilvēki domā, ka tā ir krastmala, bet nē, šajā dienā parāde ir pie brīvības pieminekļa. Ir oficiālais piemiņas brīdis Brāļu kapos, ir piemiņas brīdis pie Oskara Kalpaka pieminekļa. Pēcpusdienā Brāļu kapos sāks piemiņas brīdis un arī lāpu gājiens brīvības pieminekļu laukumā. Tālāk ir arī svētbrīdis, kurā atceras latviešu karavīrus, strēlniekus. Un pēc tam turpinājums Strēlnieku laukumā, kur ir gan tēja iedzerama, gan koncerti, kur piedalās ansambļi, folkloras kopas un noslēgumā Skyforger koncerts. Viss šis notikums saucas Brīvības cīnītāja gars cauri visiem laikiem, un tā norises ir no 4. pēcpusdienā līdz vēlam vakaram, līdz 23. Arī kultūras centros un baznīcās ir iespējams atrast daudz interesantu un atrast savu īsto noskaņu. Piemēram, tie, kas dodas uz svecīšu sienu, nolikt svecītes, var ieiet Anglikāņu baznīcā, kur koris Austrums un citi izpildītāji. Būs koncerts, Kārlis Kazāks, arī šeit būs iespējams iedzert tēju. Tāpat mūsu kultūras centros Mazā ģilde būs koncerts, folkloristi būs pulcējušies kultūras centrā Ritums Jaunielā, arī šeit varēs baudīt tēju. Arī Latviešu biedrības namā ir latviešu dziesminieku koncerts. Un kā ir katru gadu mums arī notiek pasākums Sudrabkalniņā, ar ko šogad būs īpašs šis pasākums? Sudrabkalniņš ir tradicionāla norise, kurā piedalās gan pašvaldības, gan arī valsts pārstāvi, godinot mūsu karavīrus. Un arī šeit būs gan Nacionālo bruņoto spēku orķestris, gan arī folkloristi, vīru kopa, vilki, gan arī orķestris Rīga. Pasākums būs ļoti pārdomāts, muzikāls un sirsnīgs. Tā kā atliek izvēlēties, apskatīties mūsu mājaslapā www.kultura.rīga un patiešām izlēmt, kurp doties. Bet var jau arī tā, nākt ielās un ieiet vienā centrā, ieiet otrā centrā. Un, protams, var doties arī uz mūsu izstāžu zāli, Rīgas mākslas telpu, kurā ir izstāde Čaka skartie, vai arī uz Pētera baznīcu, kurā ir aplūkojams fotoizstādes par Brāļu kapu vēsturi, par strēlniekiem. Piedāvājums ir plašs. Lašplēša dienai veltītos pasākumus atbalsta Rīgas doma un Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments.